Šis gads ir sācies ar traktoru dziesmām. Tikai, diemžēl, traktoru dziesmas skan nevis drūvās, nevis pļavās, bet gan uz ielām, uz ceļiem un arī pilsētās. Rūc visa Eiropa un vēl tālāk aiz Eiropas robežām. Un beidzot šī traktoru dziesma ir atnākusi arī līdz Latvijai. Es gan teikšu, ka Latvijā tas izskatījās pēc tādas labi organizētas parādes. Izbrauca, parunāja, kautrīgi kaut ko, kurš skaļāk, kurš klusāk, un tāda sajūta, ka ar to viss arī beidzās. Kāds būs turpinājums, ja viņš būs? Pie manis paviesojās lauksaimnieks Jānis Dzenis. Es domāju, ar Jāni Dzeni jūs īpaši nav jāiepazīstina. Daudzas jautājumus mēs izrunājām, un daudzas mēs neizrunājām. Faktiski neizrunātais palika daudz vairāk nekā izrunātais. Es ļoti ceru, un tā ar Jānu norunājam, ka mēs tiksimies vēl un vēl un vēl, un runāsim par daudzām lietām, kas mums ir svarīgas. Svarīgas Latvijai, svarīgas mums, mūsu bērniem, mūsu nākotnei. Paklausīsimies dažus fragmentus no šīs te sarunas. Naudas ir vairāk nekā atkal vajag, ja? Tur reku 36 miljoni 22. gadā, pērnā gadā tur kaut kādi 50, tagad 68, ja? Ok, tie pliki cipari, tas ir pliki cipari, kas neizsaka neko. Ja tu redzi, ka, teiksim, visiem lauksaimniekiem ir totāli mīnusu budžetā pret iepriekšējo gadu no atbalstiem, tad kur viņi radušies? Tad paskaidro. Kāpēc vienam ir, man ir 36, citam ir 180 tūkstoši, ja, varbūt citam vēl vairāk, ja, teiksim, nu, es nedomāju, ka, nu, ko tīna liela saimniecība, viņam ir mīnus 180, ja. Un cilvēki redz, ka, nu, kaut kas nav kārtībā, viņi iet ārā. Kāpēc tad viņi iet ārā? Un es jau varu, ka viss šīs tās saucamās nevalstiskās organizācijas, kā arī šī zemnieks saimi, ja, tur principā, nu, labi, es nezinu to vidu, tu zini labāk, tur ar viņu kā tur ir, bet nu, tās ir faktiski valsts un kontrols, un tur tās ir tāpēc arī ir zem viņiem, ja, nu, zem administrācijas. Tā kontrolētā, varētu teikt, kontrolēta opozīcija. Nu, teikt, nu tā, ja mēs paņemam opozīciju, ja mēs ņemam opozīciju vispār. To, kas saimā. Jā, vispār, tas, kas saimā, ja, tas, ja mēs runājam tā. Ja? Nu, tad man tas piemērs, viņš tur tā kā kaut kur figurē, arī tiktu kā laikam kaut kāds gabali ir ielicis iekšā vai nav. Intervijā Zveja bija, ja? Tur ļoti labi viņam tā kā pateica, parādīja piemēru. Tātad Stambuls konvencija. Opozīcija cīnās pret Stambuls konvencijas pieņemšanu. Ja? Tagad notiek Saeimā balsojums par Stambuls konvenciju. Bet nezinu, kāpēc piedalās tikai 53 deputāti. Un 2 nobalso pret. Ceļa Pīters un Grepso. Ja? Tagad jautājums, kāpēc piedalās 53? Tāpēc, ka, ja piedalītos visi, būtu jābalso opozīcijai, tad Stambuls konvencija netiktu pieņemta. Jo tur ir tāds īpašs āķis atbilstoši 68. vai 9. pantam satversmes, ja? Kur visi likumi, kas tiek mums deleģēti no ārvalstu organizācijām, ārvalstīm, ja? Jāpieņem ar 2/3 Saeimas balsu. Ar 2/3 Saeimai nav pozīcija. Tikai 50 plus 1 balss. Nu, tad jautājums, kas norganizēja šo te nepiedalīšanos balsojumā? Tas saucamās opozīcija. Tad tas nozīmē, ka nav opozīcija. Ne, vienkārši viņas nav. Tas ir de facto. Tad publiski viņa tēlo, bet tādā brīdī, kad ir jārīkojās, ja cilvēks nesaprot mehānismu, ja, viņš domā, jā, opozīcija nav nobalsojusi par. Ja? Pusēja. Jā, es vēl vienu pievadīšu piemēru, lai saprastu, kā tas ir. Ja? Te, kad tika balsots par Latvijas neatkarību, 90. kurā gadā, 1. Ja? Tad bija 2 cilvēki, kuri kā izvairījās dažs labs, kā izvairījās no balsošanas Gorbunovs un Ivāns. Viņi nenobalsoja par. Viņu vietā nobalsoja Krasniņš. Ja neizdotos, visi liecinieki, ka Gorbunovs un Ivāns izgāja no zāles ārā, ja? Bet viņu vietā nobalsoja Krasniņš. Tad, ja čekisti vai kaut kāds, nu, kaut kas tur būtu uzvarējuši, ja? Saka, piedodiet, mēs nepiedalījāmies, ja? Bet Vulfsons un Bērniņš pēkšņi no zāles sākuši bļaut, ka viņiem nedarbojās balsu mašīna, ka viņi nobalsos no vietas vārdiski. Tad kompjuters parāda, ka viņi nav balsojuši. Viņus pieraksta, ka viņi par, bet kompjuters nav. Tad mēs saprotam, kā rīkojās gudri cilvēki, ja?
kuri pēc tam, kad viss nokārtojās, ja, nu, teiksim, vienā virzienā vai otrā, ja, tad viņi piesmērījās klāt, un viņi ir varoņi gan vienā variantā, varoņi gan otrā variantā. Gribu, mēs to varam tiešā ēterā palaist, vai kā ierakstīt, lai saprastu, kas vispār notiek, ja, un kāpēc, teiksim, tādas bezdobainas lauksaimnieku protestu akcijas, ja. Bet tagad man jautājums par šo te, kā tu domā par šo pašu Stambulas konvenciju, ja, tātad, kad tur nepiedalījās balsošanā. Tikai balsoja, piedalījās 52, ja, no kuriem divi nenobalsoja. Mēs jau rakstam to kaut ko? Nu, tas nekas ir, tas ir... Nē, jā, rakstām. Nē, ja rakstam, tad viss kārtībā, tad mēs vienkārši rakstam, mēs varam paņemt tur salikt, kā jā. Kārtībā, jā. Tātad jautājums, kā tu domā, vai tas bija apzināti, zinot šo te, ka tas nav pareizi, ja, teiksim, no tāda viedokļa, pēc satversmes, lai nevarētu apstrīdēt, teiksim. Ja viņi būtu visi, teiksim, kaut kā visi 100 būtu, ja 100 būtu, 52 tik nobalsoja par, viss nav pieņemts. Nē, no tagad vienkārši vairs nav nekādu iemeslu tiesās lūdzēt neko, jo visas formalitātes ir ievērotas. Bet vai šīs formalitātes, tika ievērotas šādā veidā apzināti vai... Apzināti? Nē, tur viss notiek apzināti. Visi zināja, ka, teiksim, tad Stambulas konvencija jādabūna cauri, tikai viens spēlēja teātri, ka viņi ir par, otrs spēlēja teātri, vai tie, kas bija par, tie nespēlēja teātri, vai tie, kas teica, ka ir pret, spēlēja teātri, ja? Bet tur īstenībā diezgan lielai būtu jābūt diskusijai vispār par to Stambulas konvenciju, ja? Tāpēc, ka melots par viņu tik ļoti daudz, ja? Jo diezgan daudz taisnības par viņu teica tie, kas bija par, un ļoti daudz meloja tie, kas bija pret, ja? Jo tie zemūdens akmeņi ir apslēpti kaut kur pat daudz dziļāk nekā tie, kas bija pret un stāstīja mums. Ja? Jo, ja izlas uzmanīgi Stambulas konvenciju, uzmanīgi, kritiski, tur nekā tāda iekšā nav. Tur nav nekādas gender politikas, tur nav nekāds vīrietis, sievietes, vīrietis, tur nekā nav tāda, ja? Bet tur ir, teiksim, tur ir pat, teiksim, paredzēts ļoti viegla iestāšanās un izstāšanās, ja? Vienkārši, ļoti vienkārši procedūra. Grib izstājies, lūdzu, mēnešu laikā, tu esi no turienes ārā un nekāda problēma nav. Bet, teiksim, šajā brīdī, kad tu esi iestājies iekšā, ja tur veidojās izmaiņas Stambulas konvencijā, ja? Tad neviens vairs neprasa tev nekādu piekrišanu. Visi, kas ir dalībnieki Stambulas konvencijas, ja? Pietiek 50 plus 1 balss, ja? Un izmaiņas ir pieņemts, un tev viņas ir jāpilda. Tad šajā dokumentā šobrīd nekas traks nav, jo tur tas dokuments vairāk ir domāts uz tām valstīm, kur šobrīd ir ļoti liels īpatsvars bēgļu no citām, teiksim, no tuvu austrumu dažādām tur Āfrikas valstīm un tā tālāk, kuriem ir sava kultūra, savas tradīcijas, savas parašas, ja? Attiecības vīrietis un sievieti, ja? Tur, teiksim, viņi varbūt ar akmeņiem var nomētāt viņu, ja? Nu, taču Zviedrijā vai Vācijā vai Latvijā taču, mēs nepieļausim, ka sievieti nomētā ar akmeņiem, tas ir noziegums, ja? Un, lai tādu universāli pieņemtu visiem, lai būtu labi. Visiem, lai būtu pareizi, lai rīkotos atbilstoši noteikumiem, ja? Tad, lūk, šī Stambulas konvencija izstrādā šos noteikumus, ja? Bet tur jau nav nekas tāds iekšā ielikts, tāp citu arī tāds, kad kādā veidā tad mēs novērsīsim, ja kaut kas tāds būs. Tur jau tikai mēs varam kaut ko ziņot, pateikt, fiksēt, ja, kaut kādas papildus uzraudzības kaut kāda komiteja tiek izveidota, ja, kur mēs tur algojam un tā tālāk. Un tas interesantākais moments, ka šie cilvēki, kas ir tādā komisijā vai kas teiksim, tur viss pieņem tās sūdzības un tā, viņiem bez mazliet diplomāta status. Jā. Viņu kravas neviens nav tiecīgs pārbaudīt. Interesanti, ko viņiem jāpārvadā un kāpēc viņiem šāds status ir vajadzīgs. Tas ir ļoti interesanti, kas būtu. Jā, tā kā tur ir tādas niansītes, ja, kad mēs, teiksim, tādam nevainīgam dokumentam, absolūti nevainīgam, ja, pieliekam kaut kādas interesantas niansītes, ar kurām pēc tam mēs varam tur saskatīt. Var narkotikas pārvadāt, var ieročus pārvadāt, visu, ko var pārvadāt. Varbūt bērnus var somāt pārvadāt, ja, teiksim, tur
orgānu donors un tā tālāk. Tas tā vienkārši. Bet tur viens no, ja nevēl trešais, nav svarīgi arī kurš no tiem pantiem, ja, kurā ir šī te... Par to izglītību. Par izglītību, jā, arī, bet ir arī to, ka tur kaut kā tā, ka kaut kādā gadījumā, ka var izņemt bērns no ģimenes, jā, vai, ja tiek vardarbība kaut kāda bērns, var izņemt no ģimenes. Nu, bet tas jau visos rietumu valstīs šobrīd jau tā pastāv. Arī pie mums arī var izņemt, jā. Un izņemt, taču izņemt ārā, jā. Tā kā tas nav nekas jauns. Tas nav nekas jauns, tikai šeit ir arī zem tās augļa, var izņemt jebkurā gadījumā. Jā, tur piemeklēt jau var vienmēr, bet arī tas tagad. Arī tagad to var izdarīt. Arī tagad to var izdarīt. Bet arī, plus arī jau ieminējies par šo te, tātad, ka skolās tur briesmīgi jāizglīto, jā, skaidrs jāizglīto tas, ka nedrīkst tur mētāt ar akmeņiem nomētāt, jā, tur viss kaut kas tas saprotams, jā. Bet arī šeit tā vienlīdzība, tomēr tā dzimumu vienlīdzība, jā, tāda, tā kas ir Stambulas konvencijā, ja, tā dzimuma vienlīdzība apmēram ir tā, ka tas nav, ka, teiksim, atkal tev ir meitenei lociklīts, tev ir lociklīts, ja, bet tur ir apmēram tā, ka nevar būt tā, ka pienākumi, ja, tur sieviete obligāti jāmazgā trauki, ja, un sieviete jāmazgā grīdas, vīrs tur jādara to un to, ka tādā līmenī tas ir domāts, ja. Kad visi var mazgāt traukus, visi var iet strādāt dažādus darbus, ja, ka te nav nekādas diskriminācijas, ja, ne vīrieši, ne sievietes. Bet arī bez šitās konvencijas. Jā, bet tāpēc es teicu, ka, teiksim, tas, ja mēs uzmanīgi izlasam, tas attiecās uz tiem, kas ir iebraucēji no svešām valstīm iekšā. Mums jau tas ir tradicionāli, ja, bet arī viņiem tam jābūt tā kā tradicionāli. Un ir kā šī Eiropa pieņem šo kopējo konvenciju, ja, it kā, lai liktu tiem iebraucējiem uzvesties tā, kā mēs uzvedamies, bet tur tas ir paslēpts apakšā, kā mēs jau sākām runāt, ja, par kaut kādām dīvainām diplomātiskām lietām, kaut kādām dīvainām izmaiņām nākotnē un tā tālāk. Kaut gan, jā, nepatīs izstājies ārā. Neapšaubām, bet, labi, bet vai tā tiešām tāpēc būtu vajadzīga tāda speciāla konvencija, ja viss būtu, nedaudz savādāk, visu to risināt, teiksim, brauc iekšā, jā, te visādi bēgļi un vienalga, kā viņi sauc, migranti, imigranti, visi vai ne tur. Un, tad jums ir jādzīvo pēc šīs te zemes, pēc šīs valsts tradīcijām. Bet, protams, neredz... Un tad vai tāpēc konvencija vajadzīga? Nē, redz, atkal. Es runāju tā kā Uldīcijas. Jā, Uldī, es to pateikšu tā, ka bieži vien šādas te lietas, jā, šādas, teiksim, kaut kādas interesantas kā konvencija, viņas tiek pamestas sabiedrībai, uzmanības novēršanai no kaut kādām būtiskākām lietām. Mēs tagad ilgu laiku veltam Stambulas konvencijai, kurai īstenībā nebūtu absolūti, jāpievērš uzmanība. Te ir drīzāk, teiksim, jāskatās to, kāpēc vispār suverenai neatkarīgai valstī, kur tādu sevi sludina, ja, nedodies viņu vēl nosauc par demokrātiski, ja, kur viņi pat nezin, ko tas vārds nozīmē, ja, ir jāpieņem kaut kādu svešu valstu likumu, ja vispārībā, te vesels stāsts būtu, tad ievads jārunā par to, kas vispārībā tās termins valsts, kas tā tāda valsts, kas tā ir, kas ir zeme, ja, kas ir Latvija, kas ir tauta, ja, un kas tad ir tas suverēns, ja, kas tiek viņam deleģēts, tā viņa vara, tautas, un, kā mēs atkal skatāmies preambulā, ja, Latvijas suverenā vara pieder tās tautai, ja, un tad, kad mēs ejam tālāk, tad mēs redzam, ka nekāda vara nepieder un nekādi suverēni mēs neesam, ja, un man vienmēr ir, ļoti izbrīnījis viens jautājums, ja, teiksim, lūk Saeima, tur ir 100 cilvēki, ja, un no 91. gada jau ir cik gadi pagājuši, ja, 30 pāri, un šie 100 cilvēki dienā strādā pie likumdošanas. Gadā viņi izdod pa 5000 likumu, ja. Dažāds normatīvos aktus vēl būs. Jā. Jo viņiem ir tikai un vienīgi likumdevēja tiesības, ja. Bet likums, tas ir tas, kas ierobežo mūsu suverenās tiesības.
kas ierobežo cilvēku darbībās, kas viņam atņem kaut ko. Likums jau nekad neko nedod. Likums atņem. Un kas tad tas ir tāds pa interesantu mehānismu, kas strādā tik liels skaits cilvēku un ministriju un ierēģņu, juridisko biroju, ja, jo Saeima tikai pieņem. Viņi noklausās, ja, un pieņem. Un visu laiku tikai maina likumus, ja. Es par šo jau sen es teicu, vai nekad tiešām 33 gadi, ja, tur kā strādā, un kādu teicu, visu laiku maina, labo, maina, nu varbūt kādu tur pa vidam kaut kādu jaunu pieņem, bet faktiski tas nav tik būtiski, kas ir, ja, tur. Bet kurā darba vietā varētu 33 gadus radīt, es teikšu, brāķi, ja viņš ir jālabo, tā tad viņš ir brāķis. Brāķi un palikt, vēl joprojām strādāt, palikt nesodīts, neatbildēt ne par ko. Nē, redz, tāpēc, teiksim, no viena jautājuma rodas nākošais, ja, no kurienes tad rodās šīs iniciatīvas, ja, jo viņas jau nāk no kurienes, nāk no ministrijām, ja, no kurienes ministrijās rodās šīs iniciatīvas, ja, kaut kādas izmaiņas veselības sistēmā, izmaiņas izglītības sistēmā, izmaiņas lauksaimniecības politikā, drošībā, aizsardzībā, tur sociālajos, ja, visādās šīs tambulās un genderos un tā tālāk. Un tad, ja mēs ejam tālāk uz priekšu, mēs redzam, ka ministrijām visas tās izmaiņas deleģē kaut kur no citurienes. Lai arī mēs, teiksim, šo Stambulas konvenciju sākam, ka viņi bija jānobalso 2/3. Ja? Būtībā viss būtu jānobalso 2/3, kas nāk iekšā caur ministrijām. Jo tas jau nav mūsu griba. Ja mēs, teiksim, dziļāk ieejam iekšā šajā valsts pārvaldes darbā un esam tur bijuši un zinām, kas notiekās, ja? Visas šīs izmaiņas tiek prasītas no Eiropas, no Briseles. Kopš mēs esam iekšā Eiropas Savienībā, visas izmaiņas tiek prasītas no Briseles. Un mēs viņus tikai pielāgojam šeit, lai tālāk akceptētu viņus Saeimu. Tad viņus viss ir Briseles prasības. Tas nav nekas mūsu likumdošanā. Un mēs nav tādas mūsu likumdošanas vairāk. Ir kaut kādi, varbūt, teiksim, palikuši panti, ja, tur varbūt civila likums, vēl kaut kas un tā tālāk, ja, kaut kas, kas bija agrāk pieņems, ko mēs paši pieņēmām. Kaut gan lielākā daļa jau bija tāda, kas ir viss pieņems padomu laikos, ja. Mēs mantojām un tad sākām, teiksim, daļu pielāgojām, ja, bet kur te tas suns aprakts un noslēpts, ja? Tas noslēpums ir tāds, ka valsts nāk no vārda valdīt. Un valsts ir izveidota kā instruments, lai pārvaldītu konkrēto teritoriju. Tātad tas suverēns, kas mums ierakstīts, tad satversmē, ko meklē Lasis un ko meklē, Lasis un ko meklē, ja? Nav jau svarīgi, ko viņi meklē. Un nav svarīgi šobrīd, ja, teiksim, ir svarīgi, teiksim, pierādīt, ja, to, ka, šāda satversme nemaz neeksistē, ja, vai, ka, teiksim, ir kaut kāda krāpšana notikusi, ja, un kāds ir, teiksim, ar viltu un maldiem, ja, teiksim, pastāstījis, kas mēs tādi esam, ka mēs esam kaut kādā neatkarīga suverēna valsts, ja, bet patiesībā mēs neesam. To jau var arī pierādīt bez tās satversmes esamības vai neesamības. Svarīgākais jau ir tāds, ka tev ir jābūt kaut kādiem noteikumiem, pēc kuras tu gribi dzīvot. Tātad tu vari meklēt vienlaicīgi un izstrādā, kā Valds Šteins, teiksim, viņš ir izstrādājis savu. Ja kādam kaut kas nepatīk, lūdzu pasakiet, kas jums tur nepatīk. Pieliekat klāt, jo satversme tā ir tautas balsošana. Tur nav kaut kāda fiksie zēni, kur saka, mēs pārstāvam tautu. Nē. Tur jābūt ir tautai nobalsojušai. Vislabāk būtu pat referendums, ja, kur tauta pieņem. Bet, ja runā par šodienas satversmi, tad 90. gadā, kad mēs atkal atguvām, deklarējām. Labāk pat vārds ir deklarējām neatkarību, ja, tad visi nobalsoja tie, kas deklarēja par šo satversmi. Un tad viņi ir pateikuši šodienas režīms, ka viņiem tas ir augstākais likumdošanas akts. Un pēc tā viņi vadās. Bet, pareizi, augstākais likumdošanas akts ir pamatlikums. Pamatlikums. Ja reiz viņš ir pamatlikums, tad visiem pārējiem likumdošanai jābūvē ir uz šādi pamatlikumu. Jābūvē uz pamata, bet mēs redzam, ka lielākā daļa visu likumdošanas aktu
ir diezgan lielā pretrunā. Un tieši tāpēc arī ir kopš tā 91. gada, kad 14 izmaiņas likumīgi vai nelikumīgi iztaisījuši satversmē. Ko nedrīkstēja mainīt Ko bez tautas nobalsošanas. Ko nedrīkstēja mainīt bez tautas nobalsošanas. Pilnīgi pareizi. 14 reizes. 14 reizes, jā. Pat, man liekas, viltojot paraksts, jā, tas ir izdarīts, jā. Un līdz ar to tā satversme ir tik pretruna pilna. No vienas puses tev dod tiesības, jā, no otras puses pasaka, tev nav tiesība iejaukties budžeta jautājumos, tautai nav tiesības balsot vai, teiksim, referendā balsot par budžeta jautājumiem, par nodokļiem, par aizdevumiem, par aizņēmumiem, par militārajām lietām, par aizsardzību un tā tālāk. Tātad, kas tad mēs esam par savus Latvijas suvereniem pārvaldītājiem? Ja mums, ja mums nav vispār tiesības, tad kam pieder? Vēl labāk jau, un tad mēs saprotam, kam pieder, to pateikšu, ja? Ja reiz ir Satversmes aizsardzības birojas, ja? Un ir valsts noslēpums, ja? Valsts noslēpums, un ir valsts pielaide, un tauta nedrīkst tikt pielaista, tikai izredzētie. Tad no tautas ir noslēpumi. Tad tie, kas pārvalda Latviju, viņiem ir noslēpumi no tautas. Tad varam runāt, sazvērestība notiek pret mūsu tautu. Un pilnīgi pareizi, tāpēc, ka atgriežamies pie valsts, ja? Valstis no vārdu valdīt, ja? Radies viņš kaut kādā 16. 17. gadsimtā, ja? Šī valsts kā institūcija, kas bija domāta karaļiem pārvaldīt konkrētās teritorijas. Noformulēts tikai, jo? Jā, noformulēts. Uz pirmais bija Makiavelli, pēc tam tur nākamais, ja, kas to pielāgoja karaļiem, ja. Tika ievest ierēģņu armija, kura ienesa karaļa likumus, ar likumu palīdzību ieviesa nodokļus, kas visiem bija jāmaksā un nodevas, ja, un jāstrādā uz karali. Un karalis savāca savu nodevu. Un daļu savāca ierēģņu armija. Un tauta nekad nevar tikt pie labklājības, nekad. Kamēr starp viņiem un karali būs ierēģņu armija un iekasēs no viņiem nodokļus. Nevar būt labklājība, iedomāsimies, teiksim tā, ka cilvēkiem visu laiku sola, ja kura partija, kas atnāks pie varas, ja, vai opozīcijas vai tāda, viņi sola, ka nākotnē būs labklājība, ja? Nevar būt. Ja jau tu uzticies kaut kādam starpniekam, tev starpniekam ir jāmaksā nauda. Tagad iedomājamies, tu izej ārā notīri sniegu, vai tu paņem kādu, kas notīri un samaksā viņam. Ja? Tu uztaisi pats sevēst vai noīrē kādu, tev visam ir jāmaksā. Un ja tu visu maksā, kas tev paliek pašam pāri? Ja? Tu maksā, kristīgie maksā par to, ka ir starpnieks starp viņiem un Dievu. Ja? Mēs maksājam par to, ka mums ir starpnieks starp mums un izglītību, starp mums un veselību. Ja? Kaut gan ne veselība ir mūsu rokā, izglītība mēs paši varam iegūt. Ja? Visu mēs varam izdarīt paši. Ja? Un te jau ir tas jēdziens tautvaldība. Tautvaldība, ka tu pats sāc valdīt par sevi. Bet, lai valdītu par sevi, tev ir jābūt ir izglītībai, tev jābūt ir pašam sevi neatkarīgam. Tev jābūt zināšanām, kā tā būtu, tev jābūt spējām, prasmēm, talantiem, visam. Tu nevari gulēt gultā un runāt par tautvaldību, ja? Te jau tas ir, tādā veidā jau veidot, tur es pats vai nu negribu, vai nemāku, vai mans linkums kaut kas ir tur kaut Es gribu, un es arī tautvaldību gribu, lai kāds cits manā vietā uztaisa, ja? Tāpēc es viņam samaksāju, Jānis, tev maksāju, tu izdari. Jā, viņš izdara, ko viņš atkal uztaisa valsts pārvaldi, ierēģu armiju, ja? Viņš teica visādi satversmes saimas un tā tālāk. Un viņš ir apmēram tā, ka es šodien brauc pie tevis, ja, un viņš pa tuvu nolika mašīnu, ja. Manis tur divi ielīst iekšā, ja. Tas, kas man cēla pārmetums, es pat uz Dievs teicu, jā, tev ir grūti tikt iekšā. Tad arī mašīnā tad to spraugu. Es nezināju, ka šoferis tik dušīgs, ja. Bet viņš noteikti, teiksim, uztraukties par to, ka par viņu veselību kāds nerūpējās, ja, par viņu labklājību kāds nerūpējās un tā tālāk, nu. Te ir tas paradoks, ja, un mēs daudz ko nesaprotam to, kad visa šī institūcijas, kas ir izveidotas, ja, un uz kurām mēs ceram, ka katra institūcija mums kaut ko palīdzēs, ja, viņas nav domātas, lai palīdzētu mums. Viņas ir domātas, lai, teiksim,
pārvaldītu mūs un uz mums nopelnītu. Bet viena lieta jau ir, ne jau... Pabeigšu, ja? Jā. Teiksim, veselības sistēmai ir vajadzīgs slims cilvēks, tad viņi var nopelnīt. Drošības sistēmai, policijai, ja? Teiksim, vajadzīgi noziedznieki, narkomāni, alkoholiķi, visu. Un ko mēs redzam, būtībā katra sistēma tādus arī rada. Ja? Jo mēs paskatāmies, teiksim, kā agrāk, es nezinu kā tagad, bet, teiksim, agrāk, teiksim. Ja? Iespējams arī tagad. Ja? Viss lielākais narkotiku bizness, prostitūcija un viss pārējais, viss nelegālais, viss bija zem policijas apakšā. Policija to visu. Automašīna, teiksim, pārdīšana uz akšu un tā tālāk. Policija pat konvojēja kādreiz. Pat mana viena teiksim, mana tēva tuva drauga un kolēģi, ja, dēls, ja viņš, tas nesaukšu uzvārdu, ja viņš bija lielās pagonās, ja, un ļoti cienījams cilvēks, tā kā viņa dēli pieķēra pie šādām darbībām, viņam nācās no turienes aiziet, ja. Ja, tiksim, tad dēls jauns dumšs iesaistījās tādās lietās, ja. Tad tiem, kas šo sistēmu veido, viņiem vajadzīgs pēc iespējas lielāks pardaks. Nu, jau šabām, un šīs institūcijas tās jau arī viņi izveido lai varētu pārvaldīt, institūcijas izveido. Nu, teiksim, saima vai ministrija arī tur neskaitāms, katrai atkal savi visādi tur departamenti un tam līdzīgi, vai netiek izveidot, lai īstenot to. Arī viņi īpaši faktiski tā tad negrib strādāt, jau tur es uzskatu. Viņi jau, kā es teicu, viņi, teiksim, šīs institūcijas, šīs ministrijas, ja, viņas ir, precizēsim pat, viņi ir ārējās pārvaldes ietekmes instrumenti konkrētā teritorijā. Viņam nosūta, teiksim, viņi saka tā, mums nevajag, lai jums būtu laba izglītības sistēma, jo tad cilvēki būs gudri, viņi kļūst patstāvīgi, viņi paliks domājoši, viņi paliks kritiski domājoši, viņi sapratīs, kas notiek, viņi uzdos jautājumus, viņi neievēlēs tos, kur ir vajadzīgi, ja? Vai viņi sapratīs, kā rīkoties, ja? Lai pārņemtu varu, ja? Savu suverēnu atgūtu, ja? Kā celt prasības. Varu piemēru vienu pievest, lai saprastu, kā to domu. Ja? Teiksim, ļoti lielas diskusijas par to, balsot vai nebalsot, teiksim, tur. Vēlēšanās, jā. Nu, bet par Eiroparlamentu tagad nerunāsim, ja? Teiksim, saima, ja? Bet cilvēki nesaprot vienu lietu. Ne jau, viņiem ir iestāstīts, ja? Kad, lūk, viņu tās suverenās tiesības, ja? Un tā demokrātija, tanī, ka viņi var izvēlēt vai ievēlēt savus pārstāvis, ja? Nē. Tas absolūti nav nekas. Ja ievēlētajiem nav atbildības par savu rīcību, ja viņš ir viņš jūtās nesodīts un nesodāms, ja, tad tavas tiesības tiek ignorētas, ja, bet nevis programmas ir vajadzīgas partija, nav vajadzīgas partija programmas, bet tautai jāsavācās un tauta pasaka, kā manā balsī, viņi izvēlās 10 pašas būtiskākās prasības, kuras viņi vēlās, lai šī saima realizē un izmaina. Atceļ nodokļus kaut kādus. Atceļ to, ko mēs it kā pēc vairs nedrīkstam darīt. Ja? Tad mēs nedrīkstam balsot. Bet mēs uzdodam saimai to risināt. Tad tiem, kas to drīkst darīt. Atcel, teiksim, nekustāmā īpašuma nodokli, kas ir laupītāja nodoklis. Īpašums taču piedara mums, man vai kādam citam, ja? Bet tikai valsts nemaksā par saviem objektiem nodokli. Tad atkal, ja? Mēs maksājam par viņu īpašumiem. Mēs maksājam par viņiem īpašumiem, ja viņi nemaksā neko. A mums tiek uzlikti nodokļi. Nu, lūk, vai arī, teiksim, atcelt nodokļus pensijai. Un tu vari rakstīt manā balsī, cik gribi. Tā jau nav nekāda jēga. Priekš kam tur rakstīt? Nodefinē pirms vēlēšanām. Un tad, kad tās partijas pasaka 1, 2, 3, jā, es to realizēšu. Un arī pasaka, kā. Galvenais pasaka, uz kā rēķina un kā tu to izdarīsi. Ja? Mēs tevi ievēlām. Ej un realizē. Tevi ievēlu un viņi tā kā dzintars zaķis, ja? Nu, ir pirmsvēlēšana retorika un savulaik bija tāds labs deputāts. Ja? Un
Nu, ir reālā dzīve, reālā darbība, un tā ir pilnīgi atšķirīga no tā, ko mēs jums pirms tam solījām. Ja? Tad atšķirās, tad tu vairs nerealizēsi pēc noteiktā termiņa, tur pusgads vai gads, ja? Kas ir 155,000 balsu savākšana, teiksim, Saeimas atlaišanai? Mēs savācam 155,000 balsis un atlaižam Saimu. Nu, referendums. Sarīkam referendumu, atlaižam Saimu. Jo jūs taču negribat atrisināt šos mūsu 10 prasības. Un mēs meklējam nākošos. Un man ir pilnīgi vienalga šajā sakarā, kas tiek ievēlēts. Vai tā ir vienātība, vai tas ir Bordāns, vai tas ir Šlesers. Man ir pilnīgi vienalga. Ja? Jo es zinu, ko es esmu nodiktējis viņiem, un kas viņiem ir jāizpilda. Jūs neizpildījāt, es visus atsaucu, un atkal vēl nākošos iekšā. Protests ievēlēšanas ir diezgan sarežģīts, tāpēc, ka tur diezgan daudz līdzekļu ir vajadzīgi. Teiksim, Latvijā varbūt netik daudz, ja? Padomu laikos vispār man nevajadzēja līdzekļus, lai ievēlētu. Izvirzīja darba kolektīvs un ievēlēja, ja? Bet kapitālisms ir tāds, ka visu procesu demokrātiskos pēdiņās nosaka lielākā nauda. Jo lielāka nauda, ja, kā IEF šobrīd, ja, visur uz Eiropas parlamentu, ja, visur viņu seju var redzēt. Tāpēc, ka man šķiet, ka viņš joprojām ir Sorosa fonda dots, ja, priekšsēdētājs. Un šo naudu, iedomājieties, šie nelieši izmanto viņa reklamēšanai, lai viņš iekļūtu iekšā Eiropas parlamentā un cīnītos par universālo slēdzi iPhone'am. Tas ir viss, ko viņš grib izcīnīt, saņemot 10,000 eiro algu un piemaksas kaut kur kopā 14 mēnesi. Ja? Tad iedomājieties, par kādām tiesībām viņš cīnīsies, ja, un par ko. Ja? Bet patiesībā viņš tur sēdēs, ja, un pieņems lēmums par zaļo kursu, par globālo sasilšanu, par visām tām afērām, par Covidu, ja, kad bija. Ja? Viņš balsos par visām tām afērām, ko Soros būs izgudrojis, teiksim, vai Švābs Pasaules ekonomikas formā. Ja? Nu, lūk, apmēram tā. Un... Tad, lūk, ja mēs saprotam to principu, ka mēs nevis tāpēc atlaižam Saimu, ka mums vienkārši viņa nepatīk, kā tagad, ja? Bet mēs viņu atlaižam tāpēc, lai nākošai nodiktētu jautājumus. Ja? Un lai mēs parādītu, tikai vienkārši parādītu, ka mēs varam viņu atlaist šo Saimu. Lai viņi saprastu, ka vara tomēr pieder tautai. Ne tikai balsot, bet sodīt. Jo pats galvenais jau sods. Likuma uzdevums ir sodīt. Likums soda mūs. Mūsu referendums un mūsu balsis soda tos, kas pieņem nelikumīgus likumus, un kā Stambuls, pie kā mēs atkal atgriežamies. Nu jā, bet te jau saka, tas ir kādas problēmas savākt 150,000, 155 vai cik? Jā, 155, jā. Jā. Nu, faktiski tās, mēs jau labi redzam, ka tās ir liels problēmas, te jau nevar savākt kaut kāds niektu 30,000, 40, nu, cik tu savāc, jā, par šiem te... Nu, tikko, kur tas vākšanas bija. Tāpat ar tā Saeimas atlaišanas, es nezinu, cik tur tagad tas cipars kāds tur ir, bet ļoti bēdīgi tas notiek, ja? Vienmērīgi, problēmas jau ir kāpēc? Tāpēc, ka ar sabiedrisko domu tiek manipulēts. Jā. Tāpēc, ka opozīcijas nemaz nav. Opozīcija nemaz negrib, lai Saimu atlaist. Ja es, teiksim, dzirdu Roslikovu TikTokā, ja, kurš saka, nu, ja jau nesatraucaties, ja jums neizdodās savākt balsis, tas nozīmē, ka tautai apmierina opozīcijas darbs. Šlesers ar dēlu strādā un saņem lielu algu tagad tur, ja? Kristapāns ar dēlu strādā, ja? Nu, priekš kam viņiem vajag atlaišanu? Viņi ir izdarījuši kaut pirkstu pakustinājuši, lai Saimu atlaistu. Viņi ir kaut ko nākuši, uzstājušies, aģitējuši, veikuši kampaņas, ja, lai, teiksim, cilvēki iet un balstot skaidrojuši, kas un kāpēc. Nē. Viņi neko nav darījuši. Pēc tam, ka daudziem nav tur pietiek naudiņas, lai varētu tādu kārtīgi reklāmas kampaņas. Bet, protams, jā, tas nozīmē, ka viņi atkal tieši tāpat kā Stambuls konvencijas balsojumā, jā, viņi runā vienu, dara otru, un tauta tiek muļķota. Tautai liekas tā, nu ko mēs tur iesim, atkal kaut kādu naudiņu patērēsim, jā, un uzreiz saka, jā, ja jūs tagad aiziesiet kaut kā 2 miljoni, tas viss izmaksās, un jūs atkal nozagsiet izglītībai, medicīnai, jā. Mēs 1% aizlūtam
sadedzināt naudu uz Ukrainu. Izšķērdēt, vienkārši izmetam, 1%, ja. Bet 2 miljoni, ja, mums, lai sakārtotu mūsu tiesības, ja, un nodemonstrētu to, ka vara pieder tautai, ja, to mēs nedrīkstam. Tas ir par daudz. Un tie paši mēži kulītē atnāks, to pašu darīs un tā tālāk. Tāpēc, ka sabiedrībai nav sapratnes par to, kādu instrumentu viņai rokā. Ja viņi sapratīs par instrumentiem, ja viņi diskutēs, bet nav jau diskusijas nekādas. Par nevienu tematu nenotiek diskusijas. Valsts, vai teiksim, šis režīms aizvērs visu diskusijas portālus. Mēdī jau nav valsts, tie režīma mēdī. Tur nebija ne diskusijas par Covid, ne diskusijas par Ukrainas kāru, ne par to finansēm, ne par laukiem, ne par ko. Vairs nav nekādu diskusiju. Jā, es apmēram šeit, ja mēs esam tik tālu nonākuši, apmēram vienu tādu vēsturi izstāstīšu, parādīšu, tā kā nesen bija lauksaimnieku šīs protesta akcijas, jā, tad es parādīšu, teiksim, kā vispār tā lauksaimniecības politika attīstījās, jā. 90. gados es esmu lauksaimnieks no 92. gadu. Un arī vēl šodien, tā kā Rečekis te pateica, jā, pirmdienā, jā, vakar, ka es esmu reiz bijušies lauksaimnieks. Tas jau viena liecina par to, cik ir informēti un cik profesionāli strādā Rečekisti, ja. Tātad bija lauksaimniecības kongress, kuros izstrādāja lauksaimniecības politiku, ja, kur uzstāties varēja jebkurš Jānis Pēters vienalga, ja. Atceros toreiz Maltoja, kas staigāja ar kilovu vai reņģu tur maisiņu un stāstīja, ka mēs esam reņģēdāji un sēņēdāji un tā tālāk, un savas intereses tur bija tā. Viss notiek, ja. Un mēs tiešām veidojam to, kas ir vajadzīgs Latvijai. Vairākus gadus tā bija. Ja? Tad, laikam saprata, ka šāds te formējums nedara, lai varētu ierobežot un kaut kā vadīt, teiksim, šo politiku un šo tautsaimniecības sektoru. Ja? Tad Valdemārs Krustiņš izdomāja citu pasākumu. Zemnieku saimi. Zemnieku saimas kongress. Viņi bija Bulduros uz vairākām dienām, ja? Bet tur varēja visu uzstāties. Visu. Un tas tika nopublicēts Lauka avīzē. Tikai viens bet. Viss pa ielūkumu. Vairs ne tā kā toreiz, ja? Kā agrāk kongresos Vislatvijas, ja? Tur mēs atlasījām tos jau, kas var runāt. Man patrāpījās tik tāpēc, ka mani pamanīja Lauka avīzes žurnālisti Ilza Būmā. Es tur tādā laikā biju diezgan aktīvs, ja, citās jomās tā kā, ja, es tur juridiskās lietās, par mantojumu lietām tur izrakos cauri un sapratu, kādā veidā mūs krāp, ja, kā tie zemes vērtējumi un īpašumu vērtējumi, kā mūs krāp un tā tālāk. Viņi gribēja, lai to es visu palaižu tur. Otrā reizē viņi gribēja, lai es palaižu, teiksim, par Latvijas bankas afērām, ja, kādā veidā un kas tur notiek un tā tālāk. Ja. Tad es visu to stāstīju tur un to nopublicēju Krustiņš, jo nevarēja. Tur bija tā kā scenogramma, ja. Un tad tas viss pārvērtās zemnieku saimē. Jau vadītā organizācijā, jau sākumā viņi bija zem Tautas partijas, tad viņi bija zem Vienotības, tagad es nezinu zem kā, ja? Bet tur jau pakāpeniski aizvēra lauksaimniekiem mutas sirdi. Tur vienmēr bija tie, kas uzstājās, tur bija valde, padomi, ja? Tur bija ministrijas darbinieki, kas nāca un atskaitījās un viss. Un viss kā kāds kaut ko būtu stāstījis to, ko mēs nezinām. Bet mūsu sāpi neviens vairs neuzklausīja. Un tā gadiem pēdējos kongresos pateicu, es tur nepiedalos, tāpēc, ka jūs jau nesat lauksaimnieku organizācija, jūs esat valdības organizācija. Un te ir atbild vēlreiz rečekistiem, ja? Kāpēc es uzskatu, ka valdība rīkoja lauksaimnieku protestus? Tāpēc, ka prasības praktiski ir tieši tādas pašas kā valdībai. Tieši tādas pašas kā valdībai. Kā tad valdība cīnās par to pašu, par ko iziet ārā un protestē lauksaimnieku un saka valdībai nekavējoties to izdarīt. Tā valdība jau to dara. Valdība kārto. Tās 125 vai vairāk prasības, ko teica, kas vēl ir lauksaimniekiem, ko pats Juris Lazdiņš, zemnieku saimnes vadītājs, pateica publiski, ja? Tās, kas ir mums būtisks, ja? Neviens pat neuzklausīja. Un tāpēc es arī teicu, ja, ka tas pasākums bija mākslīgi radīts, lai nolaistu laiku,
lai neizceltos kaut kas tāds, kas notiek Polijā, kas notiek Francijā, kas notiek Briselē pie apkārt Eiropas parlamentam, ja, kur tagad citās valstīs jau tur dāņi un holandieši un citi arī ceļās zemnieki no augšā, ja, un cīnās par savām tiesībām. Mums tās bija tikai tādas, lai novērstu laiku. Un lai, teiksim, radītu tādu tā kā paliktu kāju priekšā, ja, tam, ka mēs tiešām varētu iznākt ārā ar nopietnām prasībām. To, ka tā ir vadīts pasākums, ja, kas man liek secināt, ja, to, ka priekšā un pakaļā visur bija policija. Ja, jo es zinu, tā kā mēs paši rīkojām savu laiku, ja, Rozes laikā, un es uzskatu, ka toreiz man apkrāp arī, jo Roze bija viens no labākajiem ministriem, ja, bet viņš bija neērts ministrs. Ja. Un toreiz, kad mēs tur sākām to visu tās aktivitātes, visu, tad tikai nepārtraukt man drošības policijā zvanīja, un ko jūs tur gribat, kā jūs zināt, ka jūs to nedrīkstat darīt, un tā nedrīkstat, un šitā, un tā tālāk. Ja. Un tā, kad es jau daudz gadu garumā prasīju Zemnieku saimai Jurim Lazdiņam, ja, ka mums tomēr jāceļās augšā, mums jāparāda, ka mēs esam lauksaimnieki, ja mums jāparāda, ka mēs arī varam politikā kaut ko diktēt un tā tālāk. Ja. Nē, mēs nevaram, mēs to nevaram iet ārā, neko, mums uzreiz drošības policija arestēs, mums atņems traktorus, mums viss izdarīs un tā. Un kur tā pēkšņi tagad drosme radās? Tāda kāds atļāva. Kāds atļāva. Ja. Un ja, teiksim, čekisti saka, ka, es tur maldinu un meloju, ja, un propagandu nodarbojās. Pierādiet, ka tas ir pretējais. Viņi, kas atnesīs no ministra kabineta izziņu, ka valdība neorganizēja. Ja es redzu, man ir pierādījumi, ka visu Covid laikā kādas informācijas sniedz ministra kabinets, viss bija 100% meli. Ja? Tad kāpēc, lai es uzticētos šim kantoram blēžu? Ja? Bet, kā domā, tie paši, kas piedalījās cilvēki, praktiski mēs visas nenoskatījos, redzēja diezgan daudz šīs te dažās, kur bija reportāžas vienā vietā. Es neteikšu, ka tu kaut kā sevišķi gribētu aktīvi tā runāt, kaut ko teikt, vai nebija man kāds iespējas varot, ka tur bija tā daudz es te atbraucu tikai tā, tāpēc, ka cik atbraucu, vai tur tā, bet lai lauksaimnieki tie, kas piedalās, paši to tās saprot, ka tā ir, ka tas teāts. Jā, man var 100% apgalvot, ka saprot. Jā, tāpēc, ka man daudz zvanīja pirms, protams, ka mans viedoklis bija, nē, mēs šādā akcijā nepiedalāmies, tāpēc, ka pirmām kārtām var redzēt, ka tā ir tikai viena organizācija, nesagatavots pasākums pilnībā, nesagatavots prasības, ja? Vienkārši pasākumu pēc. Varbūt tagad šajā brīdī neanalizējam, ja? Kāpēc tāds solis tika spērts, ja? Bet pārējās organizācijas, kur apvienot ļoti daudz lauksaimnieku organizācijas un pēkšņi Juris Lazdiņš pasaka, ka tā vispār nav lauksaimnieku organizācija. Nē, viņi apvieno biedrības lauksaimnieku organizācijas, ja? Zemnieku federācija. Ja? Tās viss bija pret, bioloģiskā lauksaimniecības asociācija. Tās viss bija pret. Ja? Tāpēc, ka vispirms ir jābūt, kam? Atgriežamies pie kongresa. Ja? Ir kongress. Tiek izrunāts problēmas. Tiek sastādīta rezolūcija. Rezolūcija tiek nobalsota. Deleģēta valdībai, zināšanai un pieņemšanai un izpildīšanai. Un tiek iedots termiņi attiecīgās pozīcijās. Un ja valdība atsakās, tad kas bija 90. gados? Mēs izbraucām ar traktoriem ārā. Lūk, kādai jābūt kārtībā. Nevis ne ar vienu netiek runāts. Kaurā lokā 2-3 cilvēki un kaut kāda atsevišķa politiķi no apvienotā sarakstu, kurus pat kā izmetuši no valdības ārā, kuri pirms tam vadījuši zemkopības ministriju. Ja? Pēkšņi visas to, ko paši sastrādājuši, noveļ uz Armandu Krauzi. Ja? Nemīlu šo ministru. Viņš ir liekulīgs, viņš ir blēdis. Bet esmu godīgs cilvēks. Šobrīd viņš strādā uz lauksaimniekiem. Tā viņa retorika kaut kādās citās jomās, lai paliek. Bet viņš strādā uz lauksaimniekiem. Un viņš tagad cenšas labot tās kļūdas.
Bet tie, kur izgāja ārā protestēt, negrib, lai labotu tās kļūdas. Un otrām kārtām viņi negrib atzīt, ka tās kļūdas radījuši viņi. Šo robu maciņot lauksaimniekiem, šo birokrātiju liekot, šīs liekās prasības radīja tieši zemnieku saimi, tieši Juris Landiņš ar savu komandu, jo viņi visu laiku bija pretī tam visām pārējām, teiksim, izmaiņām, ko mēs lūdzām, jo galvenais mērķis jau bija zaļais kurs tur iekšā, ja? Un Eiropas it kā savienība, ka mums jāizpild kaut kāda rezultatīva prasība, lai saņemtu lauku atbalstu maksājumus, ja? Un saprotot, te varbūt es tādu nelielu repliku ielikšu iekšā, tikai pēc tam atgādinu, ka jāatgriež atpakaļ, ja? Tad problēma slēpjās vienā. Naudas fantastisks trūkums, lai ko te nestāstītu rečekisti. Te nav jāskatās uz kaut kādām summām, kas pieaug. Ja? Tev, teiksim, varbūt, piemēram, gaļam maksā 3 eiro, vakar tev iedeva sieva 20 centi, aizvakar. Vakar iedeva 50, šodien 60, bet tu kilogramu gaļas nevar nopirkt. Ja? Tas pieaugums nenozīmē, ja tev saka, nopērts kilogramu gaļas, bet es tev iedevu tik. Es katru dienu iedevu vairāk, ka tu man kilogramu gaļas neatnes. Ja? Tad naudas pietrūks. Kāpēc pietrūks naudas? Tāpēc, ka mums tiek izstrādāts lauku attīstības plāns. Mūsu Latvijas lauku attīstības plāns, kas iekļaujās kopējā Eiropas lauksaimniecības attīstības plānā un, teiksim, saņem no turienes budžetu. Tas, kas būtu jādara ierēdņiem un valdībai, jāizstāv mūsu lauku attīstības plāns, jāizstāv mūsu budžetu un visa prasītā nauda jāsaņem. Ja? Kā līdz šim notiek? Tagad izstāstīšu. Aizbrauc Dombrovskis, kad vēl ministru prezidents uz Briseli. Un atbrauc ar budžetu. Jaunā perioda budžetu. Zem, uz šīs lietās kaut ko saprot, zemnieku saimi deleģē kā eksperti uz televīzijas pārēju, kur notiek tikšanās ar Dombrovski, ja, skatītāji, un mēs apspriežam šo daudzgadu budžetu. Es atbraucu, man atnāk tur darbinieki, piesprošu klāt mikrofonu, līdzi tur aiziet, pēc tam atnāk tur kādu vadītāju vai vadītājs, kas tur toreiz bija, ja, Reders, kurš laikam, ja. Ko jūs varat pateikt par tiem ieguvumiem, kad Dombrovskis atvedis mums no Briseles? Es vien pasaku patiesību, ka nekāda ieguvuma nav, tikai vienu zaudēju, ka mūs krāt. Paldies, labi, aiziet, brīži atvainojiet. Mums ir nomainījies eksperts, jūs sēdēsiet zālē, mums ir cits uzrādīts. Es tagad sēžu zālē, nu, bet es esmu aktīvs, es uzdodu jautājumus. Vienu uzdod, otru, trešu, es gribu, teiksim, tur toreiz Ina Steinbuka uzstājās, cītīgi, ja, kā eksperts, un stāstīja, ka viņai studenti, kur nesaprotot Eiropas Savienības budžetu un tā tālāk, un to kārtību, ka viņi stāstot, ka Latvija vairāk iemaksā nekā atgūst. Nē, Latvija virtuāli vai tā tēlēni iegūst vairāk. Bet, ja mēs de facto skatāmies, tad viss, kas mums tiek iedots, tiek paņemts atpakaļ un paņemts atpakaļ arī tas, ko mēs iedodam. Jo vairāk tajā laikā varēja matemātiski pierādīt. Ar katru nākošo plānošanas periodu, kuru mēs dabūjām, mēs vairāk pazaudējām. Ja, tad tāda matemātika, kas ir atsevišķi, teikam, tā kā stāsts, ja? Nu, lūk, man blakās sēž zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāji, toreiz laikam, ja? Priekšsēdētāja vietniece, ja? Maira Dzelskarēja, tagad burmistra, ja? Viņa saka, jā, viņa saka, nomierināties. Mēs zinām, ka tāpat kā tu, ka nekas nopietnas nav atnesis, ka mēs esam apkrāti. Bet tāda situācija. Mēs esam vienojušies, zemnieku saimē, ar valdi Dombrovskis, ka no budžeta mēs to naudu dabūsim. Ja? Un piekrāt. Nedabūjām. Kaut ko dabūjām, bet lielā mērā mēs neko nedabūjām. Tagad ierodās Kariņš no Briseles, un tieši tāpat, ka Dombrovskis plavas diferambus, jā, tur visi mēs tagad dabūjām lielāko budžetu, kāds bija, bet neviens nesaprot, kā tas budžets veidojas. Teiksim,
kas tiek ņemts par referenci gadu, cik mums ir paplašinājušās platības, kāda ir bijusi inflācija, ja? Nekas nav ņemt vērā, ja? Mēs paskatāmies uz tā budžetu, mēs saprotam, ka mēs šajā plānošanas periodā saņemsim daudz mazāk nekā iepriekšējā, nekā mums visu laiku solīja. Kā ar katru plānošanas periodu jūs saņemsiet vairāk līdz jūsu atbalsta maksājumi izlīdzināsies ar Eiropas vidējiem atbalsta maksājumiem. Kā vēl bija Latvijas lauksaimniecības likums, tur bija pants par to, ka Eiropas un Latvijas atbalsta maksājumi tiek izsniegti ar mērķi, lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas lauksaimniekiem vienādus konkurences apstākļus. Kad vairākos šajos kongresos uzstājos un atgādināju par šo, ja, kad visam jābūt tādā veidā iestrādātam, ja, lai nodrošinātu katram Latvijas lauksaimniekam, gan mazam, gan lielam, vienādus konkurences apstākļus. Ja. Izmeta to punktu no likuma ārā, pēc tam pazuda arī pats likums. Tā kā mēs iestājām Eiropas Savienībā. Ja? Jo brīvību mēs atbildām 91. bet Eiropā mēs iesniegām arī 2002. kurā gadā mēs iestājāmies. Ja? Nu, lūk. Un tagad atkal tā pati Māra Dzelzskalēja, ja? Sāk dziedāt slavu dziesmas, ka viss ir kārtībā. Piedošana, bet es viņu nosaucu. Šaka ielas meitenes vārdu. Saprot, par ko runāju. Un tad man Juris Lazdiņš piezvanīja un teica, izņem mūs ārā no sociālajām vietnēm, to, ko es pateicu par Māru. Es teicu, neizņemšu. Es nepieļaušu, ka atkal jūs aprāpat Latvijas lauksaimniekus un lauksaimniecību nododat, ja, dēļ kaut kādām savām politiskām sautīgām interesēm. Viņš teica, labi, Jāni, ja es uzstāšos un pateikšu visu, kā ir, tu izņem sārā. Saka, labi, vienojušies, izņēma, un viņš pildīja savu vārdu. Viņš uzstājās publiski un godīgi pateica televīziju un rādio par to, kādā situācijā mēs esam pie šī pēdiņās izcilā daudzgadu budžeta. Bet netika spērts nākošais solis un pats svarīgākais. Neatturot, kura valsts vai Polija vai Ungārija, kura neatbalstīja šo daudzgadu budžetu pretēji Latvijai. Ja? Neatbalstīja, nostājās pretī. Un tas bija brīdis, ka mēs varējām kā lauksaimnieki prasīt, lai mūsu Kariņš, valsts nodevējs, cīnītos par mūsu budžetu Eiropā, nevis par savu komisāru vietu NATO vai Dambrovska vietu vai savu nākamo kaut kādu eiro komisāru vietu. Jo viņi nododot valsti cīnās par saviem posteņiem. Nebija nekādas reakcijas. Mēs varējām izbraukt tad ar traktoriem un pieprasīt, pēc tam izbraukt ar traktoriem. Nekādas reakcijas. Un lūk, kas tālāk? Un tagad atgriežamies pēc šīs īsās replikas atpakaļ, ja? Tad, kā tās naudas tik, cik ir, un kad tu saproti, kad ir totālākais mīnus, ja? Un kad būs milzīgs kritums un biedi nesapratīs, ja? Zemnieks Saeima izdomāja, ka ar savu ierēģu palīdzību ministrijā viņi pagriezīs to naudas plūsmu uz sevi, atņemot citām organizācijām, citām biedrībām un citiem lauksaimniekiem, teiksim, bioloģiskajā lauksaimniecībai. Ministrijas augstu amatpersonu teica, jā, pēc mūsu datiem jau tagad mēs redzam, ka jums 15 eiro uz hektāru atņēmām, 15 eiro iedavām konvencionālajiem. Ja? Un tagad jautājums, kā ir tā zaļā politika un zaļais kurs, kas tiek realizēts, bioloģiskie ir zaļie. Visīstākie. Tad mēs nemiglojam, mēs neklēdājam minerālu mēslus, ja? Bet šis atbalsts zaļināšanai, ja, vai zaļam kursam tiek iedot konvencionāliem, kuri precīzi tagad miglos un precīzi kliedēs minerālu mēslus. Tad, bet arī tajā programmā viņiem sanāca 50% mīnus. Arī tur viņi nesaņēma solīto, jo tas pieprasījums pēc šīs naudas bija tik milzīgs, ka nodrošināt viņi nespēja. Un visās pozīcijās sāka pietrūkt naudas. Un visur tika sāka samazināt. Mūsu bioloģiskiem samazināja viņiem, ja. Un tas ir to, ko es sākumā teicu, ja. Šie milzīgie tūkstoši, ja, kas iztrūkst tagad budžetā, katras saimniecības budžetā. Manā šobrīd uz doto brīdi 36 mīnusā. Es zinu,
kurā saimniecībā, un es nesaukšu citus, lielā Latgales saimniecībā 180 000. Viņš spies 40 darbiniekus atlaist no darba šobrīd, aizlaist bezdarbiniekos, lai pēc tam viņus paņemtu atpakaļ uz sezonu. Ja nu viņi neatnāk. Ja? Citi izzāģēja mežus, citi pārdod zemi. Ja? Tur atkal vesela virkni problēma. Dubultojušies ir banku kredītu procenti. Cilvēki nevar samaksāt, šobrīd, saulaicīgi kredītus. Viņus pārceļ, bankas labprāt pārceļ, bet kredītu procenti dubultojās. Ja? Vienīgi zaudējumi. Un nekā no tā nav iekšā pratībā lauksaimniekiem protesta akcijās. Nekā. Un tad, lūk, šī kļūda, ko pielaida zemnieku saima, ir tā, ka lauksaimnieki šobrīd saņem tik maz. Un vēloties novelt vainu no sevis uz citiem, pateikt, ka tā ir ministrija neizdarība. Tagad var pateikt valdības, bet ne šodienas neizdarība. Un tur nav nekāda sakara ar Krievijas asiņainiem graudiem. Jo pirmām kārtām, es jau vienreiz kaut kur teicu, ka nav tādu Ukrainas graudu. Nav, viņi tiešām nav. Parādiet man kaut vienu pavadzīmi, ka tur būs ierakstīts iekšā Ukrainas grauds. Tur ir noteikts kompānijas graudi tie ir. Krievijas, tur arī nav nekāda noteikts kompānijas graudi. Bet tas paradoks bija tas, ka paši protestētāji, kuri pieprasīja Krievijas asiņaino graudu pārtraukšanu importēt Latvijā, tātad graudu imports Latvijā, pirmām kārtām maldināja sabiedrību, ka tas ir imports, jo viņš tranzītā iet cauri projām eksportā uz Eiropu, uz Āfriku, bet šie paši protesta rīkotāji pelnījušiem graudiem un vēl joprojām pelna, pārkraujot viņus savā ostā Alfas Liepājā. Paši pelna. Un saprotot, ka iespēja, un tagad tas āķis, kāpēc viņi laikam tomēr solidarizējās tā kā ar valdību, šajā jautājumā. Tāpēc, ka tie Ukrainas graudi kaut kādā veidā tomēr tiek no tās Ukrainas ārā, lai arī poļi bloķē visus ceļus, Mums tas stāstīja poļi, ka tomēr tās fūras nāk cauri uz Lietuvu, jo poļi atsakās viņus tagad muitēt, aizliegts Polijā viņus atmuitot, lai nepaliktu kaut kas tur Polijā. Bet tagad es redzu, ka pēdējie kadri ir tādi, ka vienkārši poļi aptur un gāž tās mašīnas ārā graudus uz ceļa, attaisa aizvaras aizmugurē vaļā un graudi birst ārā. Viņi nelaiž viņus tālāk, bet šie graudi iet uz Lietuvu, Klaipēdas ostu. Es nezinu, kas ir īpašnieki, bet teica, ka tā osta jau amerikāņi pārpirkuši. Varbūt meloja, varbūt maldinu, lai Rečeka pārbauda. Lai viņi tiek galā, lai pārbauda, Bet tur apmēram kaut kur 30 € tonu tiek pelnīts, uz atmuitošanu vien. Uz atmuitošanu. Un kā vienā pārraidē, laikam Aivs Tomsons vai kā uzdeva, laikam ministram Krauzem, jautājumu. Bet jūs taču saprotat, ka problēmas Eiropai rada Ukrainas graudi, kas ir 17 reizes vairāk nekā Krievijas graudi. Tiek ievest iekšā. Un ko ministrs teica? Mums Ukrainai jāpalīdz. Ukrainai mums jāpalīdz vai Latvijas lauksaimniecībai. Viņš ir Ukrainas lauksaimniecības ministrs vai Latvijas lauksaimniecības ministrs. Ļoti smalki, bet faktiski priekš manis detalizēti tu izstāstījušās visas lietas un ziņas, tas vispār tādu greizu jautājumu. Pirmkārt, varbūt, lai neaiziet, vienu lietu nepateicu, es pateicu par tiem 17 reizes vairāk, un par to zemnieku saeimas vēlmi apturēt tos Krievijas graudus, Tātad viņi vienkārši grib nomainīt Krievijas graudus pret Ukrainas. Un tāpēc tāds gājiens. Viņi grib, lai valdība rastu risinājumu, tāpēc arī bija punkts tāds ielikts iekšā, veicināt Ukrainas graudu tranzītu. Tur lielāka nav, 17 reizes. Un tad, lai valsts atrisina šo jautājumu, kā viņiem Alfas ostā nomainīt Krievijas graudus pret Ukrainas graudiem, jo tos Ukrainas graudus ir paņēmusi Klaipēdas osta. Tā ļoti normāli biznesmeņu prasība. Bet kāds labums no tā Latvijas lauksaimniekiem?
kur, teiksim, Latraps ir zemnieku saeimas biedrs un būtībā daļa no zemnieku saeimas vadības ir arī Latrapšu valdē droši vien un padomē un īpašnieki, ja? Tāpatās kā, Latraps sastāv no lauksaimniekiem, ja? Biedriem, ja? Kuriem ir ostas, elevātori, viss, kur nezinu kāpēc Latraps strādā visu laiku ar zaudējumiem, ja? Un lai Rečeka pārbauda, cik tad tie biedri ir saņēmuši dividendēs pa šiem gadiem kaut ko. No saviem zaudējumiem. No saviem zaudējumiem, jā. Un mēs redzam, ka, teiksim, šajā lauksaimniecībā mums ir afēra pēc afēras, jā. Jo atkal, teiksim, tā nauda ieguldīja Dobeles dzirnavās, jā, bez kaut kādiem noteikumiem, Eiropas nauda, jā, mūsu investīcija nauda, kas, teiksim, paredzēta lauksaimniecības attīstībai Latvijā, jā. Ar Dobelei pie vienas vietas, ja, Latvijas graudi. Viņai labāk interesē Ukrainas graudi, bioloģiskie, nevis Latvijas graudi. Ja. Izveidoja Latvijas pienu. Ja. Tanī laikā Dombrovskim padomnieks bija Krievārs, ja, Trikātas valdes priekšsēdētājs. Ja. Ārprāts kādas summas pazaudē, 10 miljoni valdība iedeva, ja ne vairāk. Es zinu pa 10 miljoniem, ja. Latrapsim nācās pēc tam glābt un ieguldīt 2 miljonus iekšā un pārņemt, ja. Tālāk tas tika pārdots vāciešiem. Ir saimniecības, kas ap 500 000 tur pazaudēja visā tanī. Valsts pazaudēja 10 miljonus visu. Lūk, kādā veidā mēs saimniekojam. Lūk. Un Latraps saimniekot pāri pa 20 gadi vai 20, cik viņš, teiksim, ir, ja. Visas ārvalstu kompānijas, ja, kas, ja mēs skatāmies, teiksim, tur uz Zviedri, Somi, vienalga, kas būs, ja. Šādiem lieliem kooperatīviem, viņiem visiem ir pašiem savu pārstrādes uzņēmumu, savas dzirnavas, sava eļļas rūpnes. Jā, viņi kaut ko tur mēģināja, tur, jo tas ir, krieviem ir tāds teiciens, kupi pradai. Viņi pelna uz nopirkšanu un pārdošanu, ja? Bet viņi lielāko pievienoto vērtību, ko varētu radīt, ja, teiksim, pārstrādājot, ja, un pēc tam maizīti ražojot makaronus vienalga ko, ja, nopērts, teiksim, tos pašus cietos kviešus un ražo Latvijā makaronus un dara, teiksim, attīsta ražošanu šeit, ja, nekas tās nav noticis gadiem. Tā kā, tad, kad bija Mārtiņš Roza dzīvs, ja, un es arī sākumā ar viņu bišķiņ karoju, ja, man bija pat juristu komanda noalgota, tikai pēc tam es uzzināju, kad ar viņu strādā uz ministriju, bet man juristi pēc tam teica, tev no tā ir tikai plus, tāpēc, ka mēs varam vienoties. Ja? Kad jūs esat. Tu zini, kad es viņus pārstāvu, un viņi zina, kad tevi pārstāvam. Ja? Un mēs toreiz vienojāmies, un mēs noslēdzām bioloģiskā asociācija ar ministriju līgumu, ja? Pateicoties šai procedūrai. Sākās šī procedūra tāda, ka Mārtiņš bija fotogrāfs, mākslinieks darbs taisīja. Un viņš ar vienu plenēru ieradās Koknesē. Un man bija jāvizina viņas kuģīti. Un tad mēs sākām runāt ar viņu par politiku. Un viņš sarādījās tomēr daudz sakarīgāks nekā mums pirms tam likās. Ja? Un tad viņš pateica tādus zelta vārdus. Es saku, Jāni, kāpēc jums lauksaimniekiem liekas, ka ministrijai jāveido lauksaimniecības politika? Visās pasaules valstīs, kur nopietnas lauksaimnieku organizācijas veido lauksaimniecības politiku. Un piespiež ministrijas viņam valdību realizēt. Ar jūsu atbildību viss prasa no ministrijas. Jūs esat izveidojuši 10 organizāciju. Nevarat vienoties par prasībām. Tie cits tās organizācijas ir naukušas izveidotas. Viss. Tāpēc arī mēs nevaram vienoties. Lai būtu kontroli. Lai būtu kontroli un lai nevarētu lauksaimnieki apvienoties, ja, un nevarētu iznākt ar vienotām prasībām. Vienotām politiskām prasībām, ko mēs gribam, kādu mēs gribam lauksaimniecību. Ja? Jo lauksaimniecība tas tās nopietnas sektors, teiksim, cilvēkiem ir kas vajadzīgs, gaiss, ūdens un pārtika. Bez pārējā viņš var izdzīvot. Bez sievietēm un vīriešiem. Un bez narkotikām un cigaretēm. Ja? Un kontrolēt visu šo. Ja? Kāds ļoti grib, jo tā ļoti daudz nopelnīt. Un tad ir smalki dažādi mehānismi, ja? Kā to izdarīt. Kā to izdarīt, teiksim, 30. gados pagājušā gadsimtā, ja? Ka no tradicionālās lauksaimniecības visi pārgāja, teiksim, uz tādu intensīvo, ķimizēto, ja?
kas ir naftas biznesa rūpnieku, ja, lobby pārstāvi un arī medicīnas to pārgāja, farmakoloģiju, ja, izveidojot un tā tālāk. Ja. Un viss tradicionālais tiek aizmirsts, dabīgais. Tas ir lūk, kā cilvēka, mēs atgriežamies atpakaļ uz sākumu, ko mēs sākām. Ja, ja tu gribi tautvaldību, tev jābūt suverenam, tev jāpārvalda sevi, savu organismu, savu instinktu, savus prātus, savus saprātus, tev jāmāk iegūt informāciju pašam, tev jāsaprot, kā procesi globāli notiek, ja, kas ir cilvēks, kas ir dzīvība, kas ir nāve, ja, kā austrumu gudrajam jābūt. Ja. Bet šīs gudrības tautām atņēma. Biodinamiskā lauksaimniecība nāk no Latvijas. Pēc tam viņi aizgāja 30 gados uz Vāciju. Vācija atsevišķi cilvēki to noturēja. Tagad viņi atnāca atpakaļ. Ja, bet viņi kā netradicionālā medicīna, tā netradicionālā lauksaimniecība, kādā veidā ar dažādiem preparātiem, ja, dabīgiem, ja, mēslojumiem. Var piesaistīt saules, gaisa enerģiju, visus elementus no gaisa, ja, un kā teiksim, auga, dzīvo un darbojās, ja, šajā bioloģiskā vidē. Bet redz, atkal, kā tas viss sasaistīts, tādu kamoliņu veido, ja. Lūk, medicīna un lauksaimniecība, ja. Viss, ko mēs ēdam, ja, ēdam. Mēs uzskatām, ka mums ir pārtiks veterinārais dienests, mums ir laboratorijas, ja, kas visu pārbauda, lai, teiksim, cilvēks uzņemtu organismu nekaitīgas pārtikas vielas, ja, un nenodarītu kaitējumu, nekā tam līdzīgi. Tā ir tikai tāda butaforija un ārēja izkārtne, jā. Jo, ja mēs sagraujam augsni, tāpat kā cilvēku organismu, ja, iedomāsimies, teiksim tā, ka cilvēku organisms var tikai normāli eksistēt, ka viņš nepārtraukti lieto kaut kādas zāles. Tas ir vesels organisms. Kaut kur vienas zāles bojās viņam tur nieres, vienas bojās aknas, vienas bojās smadzenes, ja, un tā tālāk. Tad būs kaut kāds process. Ja. Dabisks organisms, ja, ir vesels. Ja, jo veselība tā ir spēja pretoties ārējai iedarbībai. Ja, no teorijas. Ja. Augsne ar tādu pat ir vesela. Bet lūk, šī ķimizācija, ja, un mēslošana un viss, ja, tā ir tieši šīs zāles augsnī. Nepārtraukta zāles, kur rezultātā iet bojā mikroorganismi, ja, nematodes, sēnītes un tā tālāk, kukaiņi, viss, kas veido bioloģisko daudzveidību augsnē, ja, lai viņa būtu veselīga, lai viņa būtu ražīga. Sagrauj dabīgo auglī. Pilnīgi, precīzi, jā, redz, ļoti pareizi, jā, un nevienu tas neinteresē, jā, un mēs te redzam, kā pasaulē, jā, ir veselas degradētās teritorijas, jā, kur vairs neko nevar iegūt, un tad cilvēki sāk atgriezties lēnām atpakaļ un meklēt šīs zināšanas, jā, kas tad bijušas mūsu sentēviem, jā, ar kuriem viņi strādājuši tur 100 un 200 gadu atpakaļ, ja, un kaut ko iegūši. Un viņi sāk pētīt un saprast, ka ar tām metodēm pat vairāk var iegūt. Jo tā augsne, kad ir auglīga, viņa nenoslīkst. Viņa neizžūst. Viņa ražot, pēc ka viņa pats sev aizsargā. Viņa aizsargā savus kukainīšus, viņa aizsargā savus sēnīs, viņa aizsargā savus mikroorganismus. Savu veidu imuns. Jā, un kas notiek tādā brīdī? Ka tas ir sagrauts. Augsnes aizsardzības spējas beidzās. Visas atliekvielas, kuras bija barības vielas kaut kādām sēnītēm, nematodām tā tālāk, viņas nonāk tādā auglī, tādā produktā, graudā, tomātā, gurķī. Ja? Un mēs to ēdam. Mēs uzkrājam smagos metālus, mēs uzkrājam vēl visādas vielas. Ja? Un tad brīnamies, kāpēc mēs esam pacienti. Ja? Un tā, kad uzdod jautājumu, vai jūs pētat, jūsu institūti pētat, teiksim, laboratorijas pētat visu, tas nav mūsu uzdevums. Katrs, kas ražo, atbild par savu pārtiku. Un tikai tad, kad mēs savu bioloģisko produkciju aizsūtam kaut kur uz Vāciju, uz Itāliju, ja, Franciju, un tā pārtika domāta bērniem, un viņi tiek testēti un pārbaudīti, un tad tur brīnum lietas tiek atklātas. Ja? Tikai tad. Viss tās analīzes ir izdomātas tik dārgas un tik nepieejamas. Starp citu arī šajās laboratorijās, kurās mēs paši dodam analīzes un viss,
tās analīzes, kuras mums būtu vajadzīgas, maksā ļoti dārgi un pat netais Latvijā. Tā kā bieži vien kāds varētu pajautāt, kur tas zemes tik daudz zina, ja, teiksim, tur tā, ja, bet mana tā dzīves gājums un tā interešu sfēra un darbības sfēra ir bijis tik plaša, ja, gan medicīnas jomā, ja, gan lauksaimniecības, gan fiziskās, gan man Straduņu universitātes profesori draugi, bioķīmijas katedras vadītāji tā tālāk, kuri paši savulaik bijuši sportisti visi un kuri, teiksim, dalās pieredzēs pētījumos, ja. Sports, starp citu, ja tu sāc viņā iedziļināties, ja, viņš tev atnes ļoti daudz zināšanas. Un viss veidojās kā sistēmā. Un tas pats, kas ir vajadzīgs cilvēkam, tas ir vajadzīgs augstnē, kas vajadzīgs augstnē, tas vajadzīgs cilvēkam. Daba darbojās pēc tādiem pašiem principiem kā mēs, jo mēs esam dabas bērni. Ja? Tad, ja mēs kaut ko gribam, mums jāvēro un jāpēta. Jā, ļoti interesanti. Zemē daudz ko jaunu. Bet man viens tāds jautājums, kā es vienmēr saku, ka visiem, kad ir jājautā par katru kaut kādu norisi, par potru vai kādu notikumu vai ko, tad, kam galā, kam tas ir izdevīgi, lai lauksaimniekiem, lai lauksaimniecībai Latvijā kā tādai būtu šāds te problēmas? Tātad nevis viņu attīstītu, bet, visi šķēršļi. Kam tas ir izdevīgi? Kāpēc tas tiek darīts? Paldies, šai reizei viss, bet turpinājums sekos.